Zelta likums attiecībās nepielāgojies viņa kaut kādiem ierobežojumiem vai robežām. Jā, es saprotu, iepazīšanās laikā ar vīrieti ļoti gribas viņam izpatikt un kļūt tādai, kuru viņš mīlēs, bet tikmēr, kamēr tu vēl tikai esi tajā sākuma posmā un tu gribi iekļauties viņa ierobežojumos, robežās, mēģini viņam izpatikt, tu vairs viņam automātiski uzreiz neesi vajadzīga, un tu nekad nekļūsi par viņa mīļoto sievieti. Tāds ir paradoks. Rīkojies tā, lai viņš vēlētos tev izpatikt un atzītu tavas tiesības spriest tev. Un, protams, ka tev un vīrietim jau ir nopietnas, dziļas attiecības, viņš ļoti daudz ko dara priekš tevis. Piemēram, lūdz, lai tu šovakar uzvelc skaistu kleitu, lai tu dodies pie friziera, jo 8:00 vakarā ir jābūt noteiktā un konkrētā pasākumā. Tā jau ir pavisam cita situācija, bet ja kāds, piemēram, vīrietis X no iepazīšanās portāla saka, man patīk sieviete, kā nav brunete, bet blondīna ar 3. izmēra krūtīm, kura cep tur merenga ruletes un tā tālāk. Nav jāskrien uzreiz jāpārkrāso mati vai jāpalielina krūtis vai jāmeklē merenga ruletes recepti. Viņš vēl nav tavs mīļotais vīrietis, kurš vispār darīs kaut ko tavā labā, bet vienkārši viens no tiem daudzajiem vīriešiem pasaulē ar varbūt neatbilstošām prasībām pret tevi. Ko darīt, kad dzirdi no vīrieša prasību pielāgoties viņa ideālam šim tēlam? Pārvērt tādā situācijā, saki viņam, tik daudz tev ir lietu, kuras tev patīk sievietā. Tu esi ļoti prasīgs, tev ir daudz ierobežojumu un robežu. Vai tev ir vispār bijušas daudz attiecības ar sievietēm? Vai sievietes ir sagraušas tavu sirdi? Viņš visdrīzāk iespējams dusmosies, ka tu, viņu, ar sarkasmu viņam uzdot šāda veida jautājumus, un tad vienkārši atbildi. Tas ir vienkārši joks, jo tu arī jokoji, kad no tevis prasīja tādu, kā prezentēt sevi. Un, protams, ja vīrietis vienmēr, tad, kad viņam ir kaut kādas tāda veida traumas no iepriekšējām attiecībām, tad viņš var tev šīs pretenzijas izteikt tieši tev konkrēti, bet to nevajag personiski ņemt tuvu pie sirds. Un, protams, ja tu vēlies izveidot šīs attiecības, jaunas attiecības vēlies izveidot, un tu negribi pieļaut iepriekšējās kļūdas, kuras ir bijušas kādās citās tavās pieredzēs, tad noteikti nāc un noskaties manu bezmaksas webināru, kurš ir atrodams mājaslapā. Mājaslapā atradīsi profila augšgalā un noskaties šo webināru, un tu jau sapratīsi kā vari veidot šīs jaunas attiecības, kuras izies jaunā līmenī. Un tiekamies jau nākamajos video.